Šeit griežās ļoti iespaidīgi ventilatori. Govs ļoti apmierināts. Vispār šajā kūtī ar govi dzesēšanu ir viss ļoti kārtībā. Teiksim tā. Pēc tam vēl 50 klāt, tur izmērīsim arī gaisa plūsmas ātrumu. Bet šodien es gribu notestēt vizuāli, kā izskatās gaisa apmaiņa, cik ātri notiek gaisa apmaiņa. Un vizuāli to var pārbaudīt, laižot dūmus. Tūlīt tas mans palīgs palaidīs ritīgs dūmus. Palaidīsim lielo dūmu sveci, ko iepriekš vēl neesam laiduši, tā kā kaut kāds zināms risks ir. Bet visus drošības pasākumus cenšamies ievērot. Skatāmies, kas te notiek. Dūmi veidojās. Govīm ir nenormāla interese. Viņas nevis bēg, bet nāk klāt. Viņas nevar aizzīt tagad no tiem dūmiem. Dūmi neceļās augšā, kā mēs plānojām. Dūmi liem pa zemi. Knapi var redzēt. Nevar redzēt no šeit. Acīm redzot, viņi ir jāpaceļ augšā, nevis jāliek uz grīdas, ka viņi tur nāk. Bet, protams, tas iedomājieties, cik ātri notiek tā gaisa kustība, jo viņi momentā tie dūmi tiek aiznest projām, un mēs faktiski viņus neredzam, kaut gan tā ir lielā dūmsveica. Govīm nav ilgi bijis nekas interesants šajā fermā. Viņas visi ir sanākuši skatīties tos dūmus. Bet sāk nākt augšā. Govīm ir ballīte, tā kā kāzās. Un mēs redzam, ka dūmi momentā tiek uznest augšā līdz ventilatoriem. Ventilatori tā kā viņas momentā izkliedē, momentā aiznes projām, var redzēt tālāk. Viss gaisa tiek virzīts ventilatoru pūšanas virzienā. Palīdz arī tas, ka ventilatori ir novietoti valdošo vēju virzienā un vējš plūs no tās puses. Un tos dūmus palīdz aiznest projām. Mums palīdz pacelt tos dūmus augšā un tagad var vizuāli labāk redzēt, kāds izskatās. Varam vizuāli redzēt, ka gaiss tiek atšķēdīts. Jūs zināt tādu teicienu, solution is dilution, jeb risinājums ir atšķēdīšana. Tātad nesvaiga, sasmakuša mitra ar amonjaku pilnu gaisa risinājums ir atšķēdīšana ar svaigo gaisu. Tas tieši šeit arī notiek. Pieņemsim, ka tie dūmi ir sasmakušais gaiss un viņš tiek atšķēdīts ar svaigo gaisu. Tāpēc šeit dūmu koncentrācija ir ļoti augsta. Un pēc tam dūmu koncentrācija paliek vien mazāk. Un dūmi tiek virzīti tur projām. Tas, kas tur pietrūkst izeja. Šie ventilatori ir pūš gaisu daudz lielāku masu, nekā tā masa spēja izplūst ārā no kūtes. Es aiziešu tūlīt tajā pusē apstīšos, kā viņi pa tām mazajām durvīm iet ārā.